Graņāks. Metiens, Holts atvēra ripu. Ripu vārds priekšā un tagad tā ir izraidīta ārā. Džims Ankibāns to izdara. Iepriekšējā sezonā abi divi malēji uzbrucēji spēlē pirmajā maiņā kopā ar Aleksēju Cvetkovu. Un Kastanovs. Jā, nu šeit Ropi kļūda aizsardzībā. Mums divi spēlētāji bija aizmirst savu vārtu priekšā. Stabila maiņa vēl MVD laikā. Nu, dažādi iemesli dēļ treneri nolēma šo maiņu izjaukt. Un šeit tieši vārtu tuvu Kastanovs nospēlē augstsirdīgi apspēlēja. Redzējām divi maskaviešu uzbrucēji bija vārtu priekšā. Berļuka metiens pārtvērts. Un jā, 2 minūtes viennozīmīgi. Berļukam, nu nekas cits viņam arī neatliek. Pauzi ar maiņu. Repa! Vārtos! Jeb nē. Nu pie Maikla Garneta, jā. Pie Garneta bija ripa. Nē, tur iedegās sarkanā lampiņa. Metiens no viduzonas pa vārtiem. Iemetiens un mums reklāmas pauzīte. Dārziņš. Troters viens pats bija vārtu priekšā, to arī redzēja. Šeit Černovs pret Troteru. Neizdodas tikt pie rips, lai to izmestu ārā no zonas. Graņāks. Holts tver ripu. Maskavieši varbūt... Jā! Negaidīts metiens uzreiz pēc iemetiena un ripa ir Maikla Garneta vārtos. Mums iemetienā. Uzvar iemetienā Ankibāns un uzreiz metiens. Jā, nu reaģēja tomēr Garnets, bet izcili precīzi trāpīja Džims Ankibāns. Nāk muzeja izpildījumā. Troters ripa vārds priekšā. Masaļovs to pirmais pamanīja un jau dodas pretuzbrukumā ātrā. Mums paspēja atgriezties. Masaļovs metiens tver. Holts un pēc tam Masaļovs varēja izvairīties no šīs sadursmes ar mūsu vārdsargu, bet apzināti gāja virsū tur vārds. Un tur Petrovickis mēģina pret Niževijas spēku paņēmiens. Es to nenosaucu īpaši par spēku paņēmienu. Saša ar pūlēm pieceļas turpina spēli. Nu tāds uz robežas, teiksim tā. Un vēlreiz pret Niževiju tur zodē arī apusējis noraidījums būtu ieguvums. Un nepatika pieredzējušajam Kudašovam, kad Roberts Bukarts viņu tā nospēlē. Nu redzam, Bukarts arī uzreiz saķērās. Pret viņu Niževijs. Var dot šeit. Un izsit ripu, izsit Garnets ar izsit ripu, kur tā šobrīd nav piespiesti. Ar pašu apmalu izlausties Petrovickim un te... Nu, ļoti rupi šeit. Zainolins nosprēlēja pret Holtu. Tiesneši kā ļoti mierīgi to uztvēra. Es domāju, ļoti labi redzēja, ko dara Ruslans Zainolins. Tur vēl Ugarova. Ekipējums metājs. Kris Holts tver ripu un tur Leonīds Komarovs ļoti aktīvi. Jā, bet tas bija cīņā ar Krišānu Redzi. Tur neviena nav pretējā laukuma stūrī. Tur Kārsums cīnās ar Vēļikavu. Saglabā mūsēja ripu. Un 2 minūtes par rupjību Kudašovam pret Rodrigo Laviņu. Klāt rokas Aleksējs Kudašovs, bet Laviņam tika nosist aizsarg ķiveri un 2 minūtes par rupjību. Ārziņš. Lauris pats laužās, atspēl atpakaļ Krišānis. Jā! Krišānis Rēdlīgs! Ripa vārtos un uzvar arī 4. play-off sērijas spēlē. Rezultāts 2-1, bet nav būtisks rezultāts. Ir būtiska uzvara. Un uzvara ir izcīnīta. 3-1 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā sērijā pret Maskavas Dinamo. Un tagad katrs nākamais mačs var jau būt pēdējais sērijā. Izcila spēle. Sarīko pret tiesnešiem. Patiesībā vajadzētu arī sodīt, bet mēs skatāmies to patīkamāko mirkli. Nav būtiski, viņi var runāt, ko viņi grib. Rezultāts ir uz tablo 2-1 un tas vairs nemainīsies. Un šobrīd, es domāju, arī Sants Ozoļs norāda uz to, ka Saimons daudz ko saka, daudz ko rupi saka un tiesneši to laim gar ausīm. Un redzam, mūsu vārdsargi atvadījās arī no līdzutējiem.